Kāpēc gan draudzenes puisis nevar vienkārši piespiesties izskaust savus toksiskos ieradumus? Šis ir jautājums, ko es dzirdēju nejauši tramvajā, kad divas sievietes burtiski stāvēja man blakus, šitādā attālumā, ja, un sarunājās par to, cik viņu kopīgai draudzenei ir saderīgs puisis, nu viņi tik saderīgi, brīnišķīgi kopā, bet viņam ir šitie toksiskie ieradumi, un tad viņas nesaprot, kāpēc gan viņš nevarētu vienkārši piespiesties un izskaust šos toksiskos ieradumus. Nu jā, es, protams, neiespraudos, bet tā kā pietiekami daudz cilvēki nezina atbildi uz šo jautājumu, tad es gribēju padalīties šeit. Pirmkārt, cilvēki nemainās, jo viņi nevēlas mainīties. Izmainīt savus ieradumus ir darbs. Tas nav tik vienkārši kā izlēmt, nu tagad, es 10 gadus nodzīvoju ar šo toksisko ieradumu, tagad viss es pārstāju. Tur ir darbs, ir sevi jāpārtrenē, tas nav tik vienkārši un kā tikai pateikt, jā, kā šādot gadījumos, viņam nav iemeslu, kāpēc mainīties. Jo, meiteni piecieš, nu jā, viņi noteikti ik pa laikam tur pasūdzās, cenšas viņu varbūt pāraudzināt, bet tas pāriet tāpat kā lietainās dienas, tad atkal ir labi, viņam tikai tas bišķiņ jāpiecieš, bet, nu, zin kā, vienkāršāk jau ir palikt tādam, kāds es, un ja šī meitene viņu neaiziet, nepamet viņu, tad vēl noteikti viņai draudzenes stāsta redz, oi, jūs tik sadarīgi esat, tev tā paveicies, nu, ja viņam tur tāds toksisks ieradums, jā, bet nu, varbūt viņš nākotnē izmainīsies, un, nu, zin kā, nu, varbūt nemaz nav tik traki un šitāds visāds muļķības, tad viņam vairāk sāpes un mocības sagādāt, mēģināt sevi mainīt, nekā vienkārši palikt, kāds viņš ir ar saviem ieradumiem un pieciest šīs, nu, tā kā, ik pa laikam šos pārmetumus, kāpēc viņš dara, vai kaut kādas konfliktiņas, kas, nu, pāriet, jā. Nu jā, cilvēkam pašam ir jāgrib mainīties, jo tas ir darbs ar sevi. Ja citi cilvēki var dot viņam iespēju izvēlēties, tā kā šajā gadījumā meitenei, viņai būtu jāatrod tāda cilvēciska pieeja, kā skaidri un gaiši izlikt uz galda, kā šie toksiskie ieradumi ietekmē viņu, kā viņi jūtās, kāpēc viņi to nevar, nu, tā kā turpināt pieņemt, kāpēc tam būtu jāmainās. Un, ja viņš neņem vērā šīs lietas, tad būtu vienkārši jāaiziet no viņa. Un jāizmirst visi šitie kā draugi saka, bet varbūt tu tik labu neatradīsi, bet jūs taču esat tik saderīgi, kā tu var pamest? Nē, vienkārši ir jāaiziet. No manas skatījuma tās ir divas vienīgās opcijas. Jo, protams, trešā ir palikt un nedarīt neko, un tad ciest, dzīvot kā cietējam, nelaimīgam, depresijā un mocīties, un tad varbūt vēl arī dzīvot šitajā šitajos brīžos ir tik labi, varbūt es reaģēju pārāk sācināt, un tur viss ir kārtībā. Viss šitās tēmas sākt pārvēlt uz sevi, bet tā ir briesmīga dzīvošana, un es uzskatu, ka cilvēkiem ir jātiecās uz piepildītu un laimīgu dzīvi. Tāpēc es teiktu, ka ir tikai šie divi varianti. Tu izliec visu uz galdu, mēģini strādāt ar to, ja cilvēks ir gatavs mainīties un viss notiek, tad pamazām jūs to kopā paveicat procesā. Vai, ja nē, tad aiziet. Jo, lai arī varbūt no sākuma būs baila aiziet, ilgtermiņā noteikti viens vai viena jutīsies laimīgāk nekā ar šo cilvēku. Tāpēc, jā, šī ir mana atbilde uz šo jautājumu.